Superkausa televīzija sadarbībā ar raidījumu Sems piedāvā bateriju Superkausa sacensības skioringā. Nu ko, aizsākam jaunu rubriku. Jā, Sems dzīvo sportiski tagad, nevis vairs zaļi. Un esam arī uzaicinājuši dažus brīvprātīgos sportistus, mūziķus. Tātad nesportistus. Proti, šodien pret sportistiem cīnās Valters, Ketija, Marka, Agnes Rakauska un Viola Abrāmo. Ko mēs darīsim? Mēs brauksim skioringā, ja? Un pa šo trasi, ko jūs varēsiet redzēt, redzēs, kā mums ies. Mēs īstenībā to darīsim pirmo reizi. Es pirmo reizi būšu slēpē. Marka, Viola un Agnes tieši tāpat. Skatāmies. Kā tas ir, teiksim, braukt motokrosā un braukt uz slēpēm skioringā? Ir kāda starpība? Skioringā nezinu, ko īsti teikt. Nemāk braukt. Bet, kā, teiksim, fiziski ir grūtāk vai, teiksim, abi divi sporta veidi ir pietiekoši grūti? Abi divi ir pietiekoši grūti, jo slēpotājiem jābūt savām iemaņām, braucējiem savām. Tu esi viena drosmīga meitene, tu vēl vienu reizi dosies motoskioringa trasē sacensībās un vēl piedāvā Latvijas čempionu Tomasu Šileiku. Jā, kādam jau jāizstāv, tas gods ir to mākslinieku, ja es centīšos kā es varēšu. Mēs esam izdomājuši, ka mēs šoreiz sadosim tādiem puišiem. Redzēs, kā mums ies. Lai tev veicās! Davai, ceru. Esi gatavs mazām sacensībām sacensties ar Seimu vadītāju Ketiju? Jā, protams. Un kurš uzvarēs? Protams, ka es. Ar pirmo lielo uzvaru motosportā apsveikt. Jā, bet ja godīgi, man bišķi paveicās, jo man pretinieks nokrita neveiksmīgi vienā līkumā. Bet es jau jūtu, kad man ir vēl spēks. Un mēs šoreiz, man liekas, bišķi ātrāk jau dažos momentos. Tā bija baigi labi, man ļoti patīk tiešām. Bet, pretinieks tas jūtas laiku spēdā, un tas arī tā baigo bailes sajūtā dod, ka viņš jau visu laiku tūlīt būs. Un gribējās jau arī uzvarēt. Te jau galvenais ir labs surmanis un tāda apņemšanās un entuziasms izdarīt to. Tu teiksi, Ārtis Rasmans ir labs skioringa surmanis? Labākais. Jā. Sākums bija labs, tad līkumā kļūdījās un nokrita. Kam negadās, jā?
Jā. Priekš otrās reizes jau visādi gadās. Protams. Un kā tev patīk tavs pretinieks? Forši. Un kādreiz piedalīsies motoskioringā? Protams.